39. 3 litrais 142 kW oriģināli uz čipošanas cilvēks. Īpašnieks uzlika hibrīda turbīna. Tā pati turbīna, ne no citas mašinas, bet izvirbota, uzlabota hibrīda turbīna. Atbrauc pie mums un saka, ka nav apakšas, mašina no apakšas nebrauc. Neiet tā, kā vajadzētu būt. No 2,5 tikai saka, būs parādīties. Uztaisiem data logus, redzam, ka turbīnas geometrija reāli no 70 un pēc tam 2500 apgriezienu burtiski uzreiz nokrit līdz 30. It kā tas būs jau sāk parādīties, bet maksimālais būs viņam parādījies pie 3400. Ielikšu tulītās logus, redzēsiet, kā tas reāli izskatās. Tā kā arī tā mašina negāja, bet uz beigām viņi sapūta to, ko vajag, bet no sākuma vispār tā mašina negāja. Tad arī varat redzēt rezultātus viņam tagad uz to, ka mašina negāja un līkņa redzat tāda apakša viņa nokritus, pēc tam beigās uzpūta. Tā 223 un 420 zirgu, ko mūsu meistaris uztaisīja diagnostiku un konstatēja to, ka viņam nestrādā vakums. Tad pasūtījām jaunu vakumu. Turbīnas šāds, kāda firma vakums ir? Hella vakumu ielikam iekšā un uzreiz sāka labāk mašina uzvesties. Kā mums ir redzama turbīna? Kaut kas ir redzams, jā. Grūti viņu, seni ir redzama, jā. Fakts ir tāds, ka tai mašinai vairs nekas nav uzlabots, tikai turbīna. Tagad mēs izbrauksim ar viņu uz jauda stenda un paskatīsimies, kāda reāli tagad tai mašinai būs parametri. Taisam ciet kapotu. Jā, taisam ciet un turlītas būs vēl blakus video, kā viņi uzvedas un mēs kopā ar data logiem tagad izbrauksim un paskatīsimies. Labi. Mēģināšu ātri un īsi tagad jums paskaidrot, kas tajā mašinai bija. Tad mašina atbrauca, turbo pedrē liela, nepūtē, nolikam citu vakumu, uzlikam, viss kārtībā aizgāja tā turbīna. Un tad pie lielākās slodzes mēs tagad esam dabūjuši 245 zirgus un 475 griezes moments. Tad arī konstatējam, ka apakšēji sūknis nekača tik, cik vajadzētu būt 4 bāri, reāli viņam ir 3 bāri. Tad jūtam, braucot uz jauda stenda, augšā lejā peld. Un arī vēl sensorius, turbīnas spiediena sensorius, kas atrodas ieplūdes kolektorā, to arī vajadzēs paskatīties vai iztīrīt vai nomainīt. Viņš arī dažreiz uzmet kļūdu, bet arī kļūda par degvielas nepietiekamību, pre-supply pressure, jo nepietiek degvielas, un mēs paskatījāmies, ja ar auteli pārbaudiem, tur redz, kad nav sūknis, cik vajadzētu būt, tas, kas ir apakšā, ir jāmana. Labi, varat nākt šeit apskatīsieties, kā tur tas viss izskatās. Tad šeit varat redzēt rezultātu zila līnija, kā ar ko cilvēks atbrauca, kā mašina negāja, un oranžā līnija pēc mūsu iejaukšanas, faila pārtaisīšanas, dažu sensoru nomainīšanas, vakumu pārbaudīšanas, noglusīšanas un diagnostikas veikšanā. Tad tur ir arī mums data logi. Mēs jau konkrēti redzam, kad turbīna sākā pūst no 2, jau piepūt pilnībā, ja iepriekš bija 3,9. Šeit arī mēs varam redzēt spiedienus, gan turbīnas spiedienus, gan degvielas spiedienus. Drusku lēkā pa tiem 2 cipariem. Jā, drusku lēkā viņam tā parasti nevajadzētu būt. Pat stāv tagad ieslēgt aizdedze un viņš augšā lejā, kas nav pārāk labi tai mašinai. Tā kā pieredze ir uz tādām mašinām, uz BMW tieši šitiem arī dzinējam, bišķiņ jaunākiem arī dzinējam, tā kā sačipots. Labi, klients ir informēts, visu saprot, viss ir parādīts, vēl nomainīs dažas sastāvdaļas, mašina vispār uzvedīs kā dienu un nakts uz ceļa. Gribu jau parādīt vēl vienu lietu, ekrānu šitam bembim, parādīt, kā izskatās. Atpakaļ gaita, ieslēgt. Ne jau katrā jau var redzēt 39. bembi. Skaties, atvertas durvis vienas, atvertas durvis otras, ieslēgt atpakaļ gaita nospēc seju. Tikai nepalaid. Tāks. Un kā tev patīk 39. tāda lietiņa, laba štela, ne? Nu kā, okei, labs video, ceros bija jums paskatīties un līdz nākamajam reizēm interesantu lietu parādīsim. Čau!